Sveiciens hokeja draugiem! Patīkamā rudens dienā esam noķēruši lielisku laiku un arī esam noķēruši Juris Tālu, hokeja kluba Kurbats uzbrucēju, bijušo Latvijas izlases uzbrucēju. Juri, var teikt bijušo? Neapvainosies? Sveiciens visiem skatītājiem. Jā, es domāju, ka tu pareizi pateici. Tā teikt, izlases posmu esmu nobeidzis. Tagad esmu Kurbats spēlētājs. Tad droši varam teikt, ka Juris izlasē vairs nespēlēs. Jā, tā nu ir sanācis, kad uzskatu, kad esmu daudz jau ieguldījis izlasē un katram cilvēkam pienāk reiz dzīvē arī tāds laiks, kad ir, teiksim, dažādu apstākļu dēļ ir varbūt jau jādomā arī par citām lietām un, teiksim, šobrīd es vairs neskatos to kā vairs izlases kandidāti. Pēc ilgāka laika tu esi mājās, kā tu jūties? Vienkārši lieliski. Sen es par to sapņoju. Es vienmēr esmu gribējis būt Latvijā, atrasties ar saviem cilvēkiem, ar ģimeni kopā, lai man būtu, gan manai ģimenei būtu patīkami atrasties Latvijā. Latviju vienmēr esmu mīlējis kā valsti un jūtos šeit tiešām vārdu tiešākajā nozīmē kā mājās. Un sanāca pa savu hokeja karjeru apbraukāt ļoti daudzas valstis, kas ir atstājis ļoti patīkamu iespaidu un bijusi laba pieredze, bet šobrīd tiešām es ļoti pateicīgs, kad esmu izdarījis tādu soli un esmu palicis Latvijā. Varbūt pastāst par šo soli, kad tu pieņem lēmumu, ka tu vēlies atgriezties mājās, kurā mirklī tev uzrunāja Kurbats, vai tev bija laiks vajadzīgs pārdomām, vai tu jau diezgan ātri saprati, ka tu beidz, teiksim tā, profesionālo karjeru un pievienojies Latvijas čempionātam, kas droši vien ir pusprofesionāls, ja mēs tā varam izteikties. Kā jau es iepriekš minēju, katram cilvēkam pienāk dzīvē kaut kādu posmu, dažādu pārdomu brīži, kad tu sāc domāt, teiksim, ko tu gribi dzīvē tālāk sasniegt, ko tu gribi darīt tālāk vēl, jo hokejs taču šim bijis tā lieta, ar ko es esmu visu savu dzīvi pavadījis. Un, man arī ir jāsāk domāt, ko es darīšu arī pēc tā, kādam tas pienāk ātrāk, kādam nē. Sasummējās arī dažādi vēl blakus faktori, kas tā kā palīdzēja izlemt šo soli. Un sāku jau gadu atpakaļ jau apsvērt šo ideju, kā būtu ar palikšanu Latvijā. Pērnās sezonas sākumā, jā. Varbūt tik viegli ar nevedās, teiksim, ar to klubu atrašanu, kā jau hokejistiem katru gadu, bet pēc veiksmīgas sezonas Slovākijā un tā pašā laikā Olimpiāda un pasaules čempionāts nāca labs piedāvājums no Čehijas, kur aprunājoties kopā ar ģimeni, nolēmām vēl vienu gadu tā kā doties ārpus Latvijas un aizvadot šo sezonu, kas man varbūt veselības ziņā bija ļoti smaga. Es jau pavisam nopietni sev teicu, ka es tomēr ļoti vēlētos domāt arī par savu tālāko nākotni, ko es vēl varētu bez hokeja darīt un sāku interesēties, kādas iespējas pastāv vēl, teiksim, spēlējot bez hokeja un arī, ko es varētu ar hokeju, kurus hokeja klubus es varētu apskatīt. Un šādi ejot cauri, es sāku interesēties no saviem paziņām, no treneriem, ievācu visādas atsauksmes par komandām, kas spēlē Latvijas čempionātā. Un līdz Kurbatam vienkārši nonāca, ka par cilvēkiem es biju dzirdējis šeit organizācijā, teiksim, ļoti labs vārds, kad ir sakārtota vide, savstarpējās attiecības, kas man, teiksim, ir ļoti svarīgi. Es izjūtu ļoti pozitīvi. Jā, pretimnākšana arī savstarpējās attiecības bija ļoti, ļoti labas un nolēmu pats uzrunāt Andi, vai viņam, teiksim, būtu interese mani redzēt spēlējumu Kurbadā. Un tā vasaras posmā šīs sarunas nonāca labvēlīgā gultnē un šobrīd es ar lepnumu varu teikt, ka es esmu pateicīgs šādai iespējai atrasties mājās un spēlēt hokeja klubā Kurbats.
Tu minēji, ka bez hokeja ir citas lietas, kas cilvēkam ir dzīvē jādara. Es to pilnībā piekrītu. Vai tu esi jau sapratis, ko tu vēlies darīt? Un kas ir tas, ko tu paralēli hokejam sāksi, vai jau esi sācis un turpināsi? Nu, man jau vispār laicīgi nāca tāda doma, varbūt ne priekš sportists, bet gados 28 es sāku domāt, teiksim, par izglītības iegūšanu. Un šobrīd man ir bakalaurs uzņēmējdarbības vadībā, kas jau tajā laikā, es uzskatu, bija jau no manas puses tāda doma, ka es vēlos, teiksim, ne tikai trenēt, teiksim, kādas hokeja komandas, bet kaut ko dzīvē citu jau darīt un saprast, kā lietas, teiksim, notiek. Un šobrīd tas posms, kur es mēģinu atrast sevi iesties, un var jau teikt, ka šobrīd man ir jau viens pienākums, es esmu Latvijas U20 izlases ģenerālmenedžers. Jau no šī rudens, ja? Jā. Tagad mēs gatavojamies kopā ar treneru kolektīvu, veidojam jauno komandu, kas dosies uz čempionātu. Šis piedāvājums no federācijas arī bija tev pašam negaidīts? Nē, tas arī bija savā mērā mana iniciatīva. Es mēģināju apzināt tos cilvēkus un tās sfēras, kas man liktos interesants, kuras, teiksim, justos arī spēcīgs. Kā viens no šādiem piedāvājumiem kopā ar Latvijas Hokeja federācijas prezidentu izrunājoties nāca šis te variants. Un es esmu ļoti pateicīgs šādam variantam, ka man tāda iespēja ir radusies. Un tas man ir ļoti patīkams izaicinājums, pārbaudīt sevi. Tu vēlētos arī palikt šajā, teiksim, ne amatā, bet varbūt būt pie hokeja un darīt šīs lietas, kas ir saistīts gan ar spēlētājiem, klubiem, arēnām un vispārējo? Es domāju, ka arī, bet nekad nevar tā teikt, jo savā ziņā es būtu gatavs arī sev pārbaudīt arī kādā citā jomā, kas nav no hokeja saistīta, bet šobrīd es uzskatu, tas būtu ļoti dzīvē man palīdzētu, jo šo jomu es tomēr ļoti labi pārzinu, un es domāju, uzsākot savu karjeru, tā teikt, varbūt nekā hokejists, man būtu vieglāk nekā es būtu kādā citā jomā kaut ko darījis. Un tālāk jau mēs redzēsim, kā tas viss ievirzīsies. Galvenais ir šī te iespēja, un es esmu apņēmības pilns sevi pierādīt jaunā jomā. Tātad pirmo soli Juris grib spērt ne tik plašu, bet nedaudz vēl pie hokeja pakavēties, pameklēt kaut kādas tās vietas, ja tā sakot, kur tu sev var realizēt, ja? Tieši tā, jo, kā mēs zinām, tik viegli arī nav uzreiz, teiksim, pēkšņi no hokejista spēlētāja pārkvalificēties un ielikt kaut kādā pavisam citā jomā. Tomēr daudz dzīvē prasa kaut kādu pieredzi. Līdz šim man viņa visu laiku saistījusies ar sportu, ar hokeju, kur man tās zināšanas ir labākas un man ir, teiksim, tikko iegūta izglītība, bet praksē es viņu vēl nebiju līdz šim pielietojis. Runājot par tavu karjeru, tu diezgan sen jau aizbrauc projām uz ārzemēm. Ja nemaldos, pirmais tavs līgums bija junior līgā Somijā ar Raumu. Ja es nekļūdos, tā ir pareizi, jā? Pareizi, jā. Atceries, kurā gadā tas bija? Man varēja būt kāds 16 gadi. Droši vien kāds 99. gads varbūt. Mēram, aptuveni. Tas tajā laikā bija ļoti interesants pavērsiens manā hokejas karjerā, jo teiksim, spēlējot, attīstot savu junioru karjeru Latvijā, pēkšņi rodās tāds piedāvājums no hokeja arī lielvalsts Somijas, kur ir iespēja spēlēt starp viņu labākajiem junioriem. Bija ļoti patīkams izaicinājums, un tajā laikā kopā ar savu vienaudzi Jānis Spruktu mēs arī piekritām šim izaicinājumam. Es domāju, tas mums bija ļoti labs atspēriens tālākai hokejas karjerai, un vispār no tā brīža, es domāju, arī daudz kas attīstījās un gāja uz labo. Tev karjerā 17 klubi, varbūt es kādas izlaidis, centos saskaitīt pirms mūsu intervijas, daudz, maz? Izklausās pēc skaita daudz. Kad bija jaunāks, ļoti patīkami bija droši vien pavērot vairākas valsts, vairākas kultūras.
Bet, ja skatās no profesionālā viedokļa, protams, gribās nobāzēties vienā klubā, un, kad tu ar vecāks kļūst un esi ar ģimeni, tad gribētos vienā vietā. Stabilitāte jau ir interesanta. Bet, jā, par katru vietu ir bijuši ļoti pozitīvas atmiņas. Ir sanācis tiešām izbaudīt kā hokejistam un satikt ļoti daudz dažādu cilvēkus pa savu, teiksim, hokeja karjeru. Un tiešām ir redzēts tik daudz, un tas viss ir tikai nācis pa labu. Es domāju, man kā cilvēkam viennozīmīgi. Šie klubi, šīs valstis, kur tas bijis, visi bijuši tavi lēmumi, tu pats esi visur vēlējies doties, vai ir bijuši arī kaut kāds blakus, teiksim, likumsakrības vai apstākļi, dēļ kuriem tu esi spiests bijis, nezinu, aizlidot uz Ameriku vai pievienoties kādam klubam vai... Protams, ka ir mainījušies tie apstākļi, un nekad jau tu nevari pats sev noteikt, kur tu, teiksim, konkrēti gribētu atrasties un kā teiksim, tas viss varētu būt. Citreiz tas notiek, ka tu sezonas vidū esi mainījis klubu kaut kāda apstākļu dēļ. Ir salīdzinoši raiba tā karjera izvērtusies un pabūts daudz kur, bet es domāju, nožēlot, es līdz šim nenožēloju, ka šādu ceļu izgājis esmu un ka man tāda iespēja ir bijusi kā hokejistam tiešām. Ir kāda vieta, varbūt, teiksim tā, kur tu esi nevis ieguvis draugus kā bieži, bet ienaidnieks sev? Vairāk jau ir tā, ka tu tos draugus zaudēji ar to biežo pārcelšanos un nesanāk, teiksim, palikt vienā vietā, kur tu varētu tā kā bišķiņ jau iedzīvoties ilgāk. Vislabākais jau būtu bijis, ja to varētu kādreiz ātrāk apvienot ar spēlēšanu mājās. Tad cilvēks jau ir pieredzis, teiksim, savā tādā komforta zoniņā, ka tu, teiksim, no savas mājas izbrauc ārā, aizies to pašu treniņu, tu nejūties kā svešinieks kaut kur tālumā. Bet, konkrēta vieta, katra vieta ir atstājusi patīkams atmiņas. Katrā ir bijis kaut kā arī savādāk. Vienu konkrētu ir grūti nosaukt. Varbūt var atdalīt, teiksim, to gan junioru karjeru un varbūt, teiksim, tos pirmos gadus profesionālā hokejā. Ziemeļamerikas posms, tas bija savā ziņā ļoti interesants ar to sapni par spēlēšanu Nacionālā hokeja līgā un tas, kas man tika dotas iespējas. Tas ir bijis tāds ļoti interesants posms. Tā pašā laikā arī jau atgriežoties Eiropā, pierodot pie Eiropas hokeja, gan tās spēles, gan Eiropas dzīves, ko es uzskatu bišķiņi dalās tā visa uztvera un dzīve savādāk ir gan Ziemeļamerikā, gan kā hokejistam, gan arī Eiropā kā hokejistam. Ir tās atšķirības un man sanācis abos kontinentos pabūt. Ko tu varētu izcelt no klubiem, no vietām, no pilsētām, valstīm, kas tev palicis atmiņā? Bija viens posms, ka tu biji Amerikā. Jā, bija Amerikā. Man jau vispār likās, no hokeja viedokļa ļoti interesants posms bija tas, ko es kā juniors piedzīvoju, to atmosfēru, kā Kanādā visi jūtam hokejam līdzi. Un tiešām junioru gados to uzmanību, ko tu saņem, to attieksmi treniņos, tā līga, tas lielās līgas tūms. Tas bija kaut kas tāds neaizmirstams, viennozīmīgi. Tā lielā tieksme sasniegt savus mērķus arī sapņus īstenot. Teiksim, visu tā atnes. Kanādas posms man, teiksim, ļoti tā silti iespiedies atmiņā. Kā tev liekas, kad tu biji jauns, tad bija vieglāk tikt NHL? Lai gan tev nav sanācis uzspēlēt vai tagad jaunajiem? Var salīdzināt šos posmus? Man jau vispār nepatīk nekad darīt tādas pašas kaut kādā ziņā līgas salīdzināt vai, teiksim, kaut kādas posmus, ka kādam vieglāk apstākļi. Daudz, kur jau ir atkarīgs no tevis paša, no cilvēka kā tāda. Daudz tur aizbildināsies, teiks, man nebija tur tādi apstākļi vai man tur tas treneris ne tā uz manīm paskatījās. Es pieļauju, ka daudz kas jau notiek tā, kā notiek, un neviens jau ar kaut kādu nodomu negrib tev nepaņemt komandā vai kā, ja tu neesi atbilstoši, teiksim, tām prasībām, ko tas klubs, teiksim, konkrēti meklē.
teiksim, ceļš jau arī nav viens, ka katrs viņu iziet savādāk. Teiksim, ja tagad kaut kādi jaunieši saka, ka gribās braukt projām, vai tajā laikā, teiksim, otrādi gribējās braukt projām un teica, ka no Latvijas vai no kaut kādiem, tur, teiksim, Eiropas ir grūtāk, vai tur citi saka, no Ziemeļamerikas grūtāk izsasties uz tām līgām. Nu, es tam gluži negribētu piekrist. Mans teiksim, skatījums ir vairāk, kad tas ir, teiksim, tīri no tevīm pašā atkarīgs. Eiropā vairākas sezonas, pēdējie gadi Slovākijā, Čehijā, Rīgas Dinamo arī paspēja uzspēlēt vairākas spēles, vairākas sezonas. Kā tev palikusi atmiņā ir Rīga un KHL? Man sanāca uzspēlēt tieši, kad Rīgas posms tieši šo te līgu izveidoju un bija pie, tā teikt, dibināšanas gadā. Bija fantastisks sajūts, ka tiešām radās šāds te profesionāls klubs, teiksim, tā pašā laikā tas bija viss. Lielākā daļa tā brīža izlases spēlētāji. Fantastisks sajūts, teiksim, spēlēt savu skatītāju priekšā, ka tiešām pilns tribīns un tu spēlēji arī pret Krievijas vieniem no labākajiem spēlētājiem. Tu vienmēr esi tā kā labā apritē. Apkārt arī viss bija profesionāli, gan no treniņu puses un no tiem pašiem spēlētājiem. Un tiešām tā mājas sajūta, ja tu tiešām vari beidzot spēlēt mājās tādā augstā līmenī, bija ļoti patīkami. Gribējās jau, protams, ilgāk uzturēties tajā Rīgas Dinamo, bet tā arī ir sanācis, kā ir. Tu neesi spēlējis Vācijā, neesi arī bijis Šveicē. Droši vien vēl varam minēt dažas valstis. Protams, bet Eiropa ir sanācis pabraukāt. Ir bijuši arī savā laikā arī kaut kādi piedāvājumi no tās pašas tev pieminētās Vācijas, bet vienmēr tu veic kaut kādu izvēli. Tā ir sanācis, kad arī pēdējie šie 2,5 gadi bija konkrēti Slovākija un tad vēl pussezona Čehija, kas, teiksim, bija interesants, zinām jau vide. Arī no vienas puses arī baigi negribējās neko mainīt. Tā teikt, kaut kāds komforts saliņa tāda, kur tu tā kā jūties jau labāk, tāpēc vienmēr kaut ko jaunu ir varbūt ne tā patīkami meklēt. Par Slovākijas Rīgu runājot, pēdējos gados esmu no vairākiem latviešu spēlētājiem dzirdējis, ka šī līga, līmeņa ziņā varētu būt ok, bet tur ir zināmas problēmas ar finansiāliem apstākļiem un noteikumiem, un spēlētājiem paliek parādā, un klubus nesaukšu vārdos, bet vai tev ir gājis gludi Slovākijā? Vai tev nav nekas aizķēries no Slovākijas? Teiksim, pieredze man ir uzkrājusies par šiem 2,5 gadiem, ko es tur tiešām nospēlēju. Slovākijā ar finansēm ir bijis pēdējos gados grūtāk. Es nevarētu pateikt, kā ir bijis pirms 10 gadiem, bet finansiālā ziņā kopā ar teiksim, ekonomisko kaut kādu pagrimumu arī Eiropā. Viņiem ar tas viss skāra ļoti sāpīgi. Hokeju tur ļoti mīl, tāpatās kā Čehijā, bet tas finansiālais atbalsts vairs nav tik stabils un drošs, bet attieksmes ziņā kaut kur Slovāku klubu vadības arī ir tādi interesanti. No vienas puses es varētu pat nosaukt daļai kā solītājs, bet ne gluži vienmēr izpildītājs. Bet runājot konkrēti manā gadījumā par šīm te finansēm, laikam manā gadījumā es kā cilvēks spēju atrast kaut kādu kompromisu un kopēju valodu, teiksim, klubu, kad es nekad netiku, tā teikt, apdalīts. To, ko man solīja Slovākijā, to arī izpildīju, lai gan dzirdot no saviem klubu biedriem, kad ir bijuši gadījumi tieši arī konkrētajā sezonā. Jā, aizkavējumi bija pat arī 7 mēnešu kavēšanās, lai algu izmaksātu, bet bija nepatīkami, teiksim, tiešām, kad kādai daļai to algu tomēr izmaksāja, bet kāda palika, jo mēs visi kopā cīnījāmies par vienu mērķi, bet, kad tu sezonas beigās dzirdi, tad ir šāds gadījums, tad ir ļoti nepatīkami par to. Kā parasti notiek hokejistu gadījumos šīs cīņas, ja summas ir mazas, tad it kā
klubam vai pretī, ja tā var izteikties un piekāpties un saka, labi, pēc 10 gadiem jūs man atdosieties, summas liels, tu turpini cīnīties, ko regulē šie līgumi, kas jums ir kaut kāda spēlētāja aizsardzība. Nu, droši vien tev jāsaprot, vai tā cīņa, tas laiks, ko tu veltīsi, vai ir tā vērts? Dzīvē nevienmēr noteikti tur kaut kādīgi pēc likumiem. Slovākijā arī tāds noteikums, ja tu neizmaksā spēlētājiem līdz augusta beigām algu, tad klubs nedabūna licenci. Bet, kā mēs zinām, vienmēr to var kaut kādā veidā apiet. Kaut kas nenotiek līdz galam. Kaut kur tiek vainots spēlētājs, kurš ir piesavinājies startē. Ekipējumu, ja, piemēram. Ne pat tā, bet kluba vadība arī droši vien kaut kādīgi jūt uz spēlētāji, kad varbūt tu it kā sabojā to reputāciju savu un kaut kādu attieksmi pret viņu, bet varbūt tu jūti, ka kādam jau varbūt tas kaut kāds tāds politisks gājiens tieši šādi katru gadu darīties, bet viņi jūt varbūt, ka tie spēlētāji varbūt būs apmierināti, teiksim, ar beigās to pusi algu saņemto vai, teiksim, viņš paliks klubā. Jā, ka paliks klubā, ka viņam tāpatās varbūt būs neinteresanti vēl kaut kur citur meklēt. Kaut kādīgi cilvēki kaut kā manipulē uz tiem cilvēkiem un tiek atrast, kas man kā spēlētājiem ļoti nepatīkam šādas gadījumus dzirdēt ir, bet, diemžēl šādi Slovākijā notiek. Un varbūt konkrēti rēķināties ar to, ka tu saņemsi pilnīgi visu, ir varbūt bišķītiņi riskanti. Izlase. Tu esi bijis olimpiādē, tu esi bijis čempionātos. Tagad tev vajadzētu padalīties pēc pāris gadiem. Bērniem, droši vien vēlāk mazbērniem arī, ja tāda būs, ko tu izceltu. Tev ir diezgan bagāta pieredze uzkrāt un jā, ar daudziem partneriem lieliskiem sanācis spēlēt kopā. Tieši tā, man izlasē jau es skaitījos jau diezgan agra vecuma, bet pirmā debija sanāca čempionātā, kas notika Rīgā. Tas vēl bija papildu tāds fantastisks sajūta papildu, jo Rīgā savu skatītāju priekšā tas man bija pirmais čempionāts. Tas tādā ziņā, kā jau debija oficiālās čempionātā, bija iespiedusies ļoti, ļoti patīkama atmiņā. Un man kā Latvijas tādam patriotam vienmēr bijis liels gods uzvilkt Latvijas krēklu un atrasties starp mūsu valsts, teiksim, tā brīža labākajiem hokeistiem un piedzīvot šos te mirkļus, gan panākumus, vai tās būtu olimpiskās kvalifikācijas vai visi šie čempionāti vai jebkur draudzības spēle. Vienkārši tās sajūtas spēlējot kopā ar saviem līdzaudžiem un draugiem un Latvijas izlasē to darot, tas vienkārši bija neaprakstām. Tur nevajadzēja nekādu papildu motivāciju vai kā. Un vēl šī iespēja, ka sanāca aizbraukt uz olimpiādu. To es kādreiz varēšu, var patīkamām atmiņām atcerēties. Kaut ko kolekcionē no spēlētāja karjeras? Tikai atmiņas. Tikai atmiņas? Atmiņas. Es zinu, ka man vecāki kolekcionē manus krēklus, un tā ziņā arī kaut kāds avīžu apraksts vai kaut kādas bildes. Bet es konkrēti neko nekolicēju, tikai šīs visas patīkamās atmiņas, draugus, ko es esmu sastaps. Spēle, ko tu varētu izcelt, iemestie vārti, kas ienāk prātā uzreiz? Es laikam vienmēr esmu bijis. Es neesmu daudz gols metis, īpaši, vai tas būtu Latvijas izlase vai kaut kādā klubos, bet varbūt konkrēti kaut kādu panākumu komandas, jo hokejs ir kā komandas spēle. Kaut kāds iekšējs emocijas gandarījums ir patīkam, ka tu esi tas, kas pielicis to punktu un konkrēti iemets, bet ir jau patīkam, kā tas viss izveidojas, ka viss nonāk līdz tam gala rezultātam, ka tu esi ielicis kaut kādu savu dzīvi, darbu, un tieši tā spēle ir vinēta, kur varbūt tiešām nav klājies viegli, vai, teiksim, pretinieks ir ļoti spēcīgs bijis un labāks bijis, un beigās tu kaut kā atrod sevī tos spēkus un to visu pārvar. Es uzskatu vispār, ka sportistam liels pluss ir tas, ka tu tās emocijas gūsti. Tāpēc es vēl joprojām arī gribu spēlēt un gribu šīs uzvaras iegūt. Man
tik svarīgi nav individuāli konkrēti iemest šos vārdus, bet kopā ar to kolektīvu, jo hokejs jau ir tā komandas spēle, izcīnīt šo te uzvaru. Sajūtas ir fantastisks un tiešām. Un ja vēl ir cilvēkam tas interesē, kas nāk atbalsta tev, tad ir ļoti patīkami. Tevi bieži piemin gan izlases kontekstā klubos ārzemēs droši vien, ka mazāk, jo tu esi leģionārs, tur ir citi uzdevumi, bet izlases kontekstā tevi bieži piemin kā 4. maiņas spēlētājiem. Tu tiešām bieži arī jūreiz bijis gan 4. maiņā, 3. epizodis, droši vien arī 2. un 1. Vai tu pats arī tā esi jūties spēlējot? Tu esi sapratis, ka, jā, ka man ir šī loma, kaut kas ir tā, ka es kā centrs mēģinu saturēt šo 4. maiņu. Tā ir sanācis. Mēs varam, varbūt, tu vari tam nepiekrist, citu arī var tam nepiekrist. Bet nē. Mans skatījums jau vispār ir, teiksim, ka tu esi juniors. Lai tu kaut kur sasniegtu kaut ko, tev jābūt ir savā komandā redzamam, jāizceļās. Un kāds teiksim, jauniešu vecumā sasniedz to posmu, ka tu esi kaut kā ātrs un tad apstājies un kāds vēl noķer to. Bet tev jābūt. Un tas grūtākais posms ir, ka tu pārkāp profesionālajā, gribi iekāpt iekšā. Un, protams, ir dažādi cilvēki, kāds ir varbūt talantīgāks, teiksim, labāks vārtu guvējs vai teiksim, vispār, teiksim, ar labākiem dotumiem. Bet vēlāk jau hokejā ir jāatrod arī sevi komandā, tā teikt, kur tu vari pienesumu dot, jo visa komanda jau nekad neveido no konkrēti no 1 līdz 20, teiksim, vislabākajiem vārtu guvējiem. Un, jā, mūsu Latvijā ir ļoti daudz talantīgu hokejistu, kam varbūt piemīt šīs vārtu gūšanas spējas un tā. Un kādam arī ir jādara tas darbs, kas, teiksim, 3. 4. maiņai. Un es nekad neesmu kaut kādā ziņā uz to skatījies kaut kā zemāk par to. Ja man dod šādu iespēju darbu spēlēt Latvijas izlasē vai teiksim, konkrēti klubā, es esmu darījis apzināti to, ko no maniem ir arī prasījuši. Laika gaitā tu esi, zināmā mērā, droši vien apradis ar šo lomu. Ne konkrēti arī tā pielāgojies, bet jā, tu jau kaut kā saproti, teiksim, tās arī kaut kādā ziņā savas, teiksim, iespējas, un tu viņas mēģini darīt pēc labākās sirdsapziņas. Un dienas beigās jau jā, mums jau vajag to kopējo panākumu, ja nebūs kopējo panākumu, tad varbūt es arī nebūšu tālāk tik veiksmīgs pamanāms hokejs. Tā kā 4. maiņā tu diezgan labi esi jūties un jaunos kopā saturējis, malējos, teiksim tā. Jā, bet tas jau arī, nav jau tev liedzis, teiksim, konkrēti piekopt vienu spēles stilu. Vienkārši, jā, tu varbūt neizēji tajos vairākumos un, teiksim, varbūt bišķiņi ir mazāks spēles laiks, bet vispārējo tu vari darīt laukumā. Vispārējo es daru tāpatās kā jebkur citu hokejistu. Latvijas čempionāts, Kurbats. Vai tu zini, kāda klubā mērķi? Man jau parasti, teiksim, arī viens no izvēles galvenajiem aspektiem bija tas, kad Kurbats tiecās uz šo te mērķi Latvijā sasniegt. Un es gribētu arī būt daļa no tā. Un man patīk, ka komandai ir konkrēts uzdevums, nevis vienkārši piedalīties Latvijas čempionātā, bet nepatīk nekad skaļi runāt par kādam kaut ko solīt. Es gribētu, lai kādreiz mēs varētu savā starpā runāt un teikt, ka šogad šī sezonā pēdējo čempionāta spēli esam Kurbats vinējuši mēs. Šajā laikā, kopš tu esi pievienojies Kurbatam, ko tu esi sajūtis? Kas ir varbūt tas, kas nav citos klubos bijis? Man jau līdz šim ir bijis vairāk salīdzinājums, teiksim, ar ārzemju klubiem. Man no Kurbats man patīk, teiksim, tā attieksme savstarpējā. Un kolektīvā mēs līdz šim esam izveidojuši diezgan draudzīgu grupiņu, kur tagad ir jāpārvērš vienā kopējā mērķī un rezultātā. Un arī varbūt nevajag uzreiz gaidīt no pašām pirmajām dienām, bet galvenais jau ir, lai tu dienas beigās, čempionāta beigās būtu uzņēmis tos pareizos apgriezienus, ka tu esi kaut kādā ziņā veiksmīgāks, labāks, ātrāks, spēcīgāks par pārējiem. Iepriekšējās 2 sezonas nav izdevies Kurbatam tik pie zelta.
Jā, tieši konkrēti. Nepateikšu, Sapratu man kāpēc jautājumu, neesmu bijis gluži iekšēnē. Sapratu, jā, sekoju līdzi arī pagājušā gada finālam. Un es domāju, ka tas ir padarījis Kurbadu varbūt šie divi fināli, es domāju, spēcīgāku. Tas arī dod tādu vairāk tādu nemotivāciju. Papildus kaut kādu niknumiņu vēl, jā. Ja varbūt es pieļauju, kā no malas kādreiz domājot, ka Kurbats ir bijis izvirzīts kā favorīts līdz šim pirms tam turnīros, tad varbūt tas bišķiņ ir traucējis kaut kādā ziņā uzsākot play-off vai kā, ir tāds kaut kāds sloks, ka tas tiem bišķi savādāk skatās. Un pieļauju, ka tas varbūt bišķīt nav nospēlējis par labu šīs pēdējās sezonas. Mhm. Tad, Kurbats kopā ar Juri Štālu un pārējiem ir gatavs sākt cīņu. Kluba vadība saka, ka šogad jābūt trīniekā, bet es domāju, ka spēlētāji jau droši vien nevienam neinteresē trīnieks. Visi cīnās par vienu mērķi. Tas mērķis mēs zinām, kas ir. Es domāju, ka pat tu tik ļoti neskaties tajā tabulā. Tu mēģini no spēles uz spēli iet, tu mēģini katrā spēlē izdarīt to labāko, teiksim, konkrēti uzstādi mērķi tikai vienai spēlē, kas tev sekos rītdienai, un nedomā par iepriekšējā, un tu izdari secinājumus, teiksim, un mācies no tā, kas nav sanācis iepriekš, un tā tikai uzlabot konkrēti, uzreiz tālā nākotnē skatīties, un es domāju, nebūtu varbūt tas uzreiz ir jābūt mērķim, bet es domāju, izvēlēsimies pa maziem tādiem posmiņiem, kurus sasniegt, jo tāpatās kā komandai, kā viņai jālipina kopā, tas viss nenotiek uzreiz, un arī sezonu arī tu vari nospēlēt fantastiski, vinēt visus čempionātā, un ja tieši tajā īstajā mirklī, īstajā laikā nebūs vislabākajā gatavībā, savas labākās spējas neparādīs uz pārējo komandu fonu, tad nesanāks. Bieži vien jau neuzvar tā komanda, kas vissmukāk spēlē, vai kuri, teiksim, savākt arī, teiksim, vislabākie spēlētāji. Tur ir liels griba un pats kolektīvs kā tāds. Latvijas zelts tev ir? Līdz šim nav. Esmu spēlējis, man liekas, ka vienreiz, es nezinu, vai var skaitīt, kad es biju varbūt vēl pirms. Jā, man ir bronza. Tad kolekcijai tieši būtu patīkami. Vieta atrastos, vai ne? Par uzvaru vienmēr gribās cīnīties, un tas tiešām sagādā tās baudu patīkami. Ko, Juri, es tev un klubam novēlu zelta medaļas, izcīnīt laukumā, lai jums ir lieliski šī sezona, lai klubs un tu var realizēt savus mērķus. Un tie, kur sen Juri nav redzējuši darbībā, tie var nākt uz Ogri, uz Latvijas halēm, sekot līdz informācijai kluba lapā, un droši vien var iet klāt tev paprasīt autogrāfu, ne? Kā minimums. Es domāju, ka droši es ar jebkuru cilvēku atvērts padiskutēt, parunāties, droši var nākt. Un paldies, jā. Paldies tev par sarunu. Tad gaidīsim Juri laukumā. Paldies. Paldies. Veiksmīgi.